Labdien, Rīgas dome! Uzrunājam jūs kārtējo reizi. Mums jums ir iesniegums, ļoti sirsnīgs iesniegums no Latviešu biedrības. Un tēmas šodien mums ir 3, kā jau zinām. Tad 2 no tām ir pakārtotas. Un tā centrālā tēma numur 2 ir tā būtiskā. Par to, ka mums latviešiem un latviešiem lojālajiem citautiešiem Rīgā ir atņemti īpašumi. Burtiski visi svarīgākie īpašumi. Gan bankas, gan centrālbanka, gan mēdī, gan skolās. Nekur mēs latvieši un mums lojālie cilvēki nepārvalda šo teritoriju. Vienā jaukā dienā mēs vienkārši paņemsim, atmodīsimies, konstatēsim, ka te nav Latvija. Es nevaru saprast, kas tas daudz par tevi, jo katrs būs investors no dažādām tautībām. Nils Ušakovs kā Rīgas mērs. Ja paņemam nelielā vēsturiskā griezumā, līdz šim, kas ir bijuši pie varas Rīgas domē, tie ir kā pseidonacionāli, ko viņi ir iedevuši Rīgas rīdziniekiem. Principā neko, saguši uz vēlnu paraušanu. Ušakovs nākot pie varas, iedeva ko? Iedeva kartiņu, un ar to viņš nopirka daudzus rīdziniekus, bet pēc tam, kā ir ar naudas izlietojumiem, to grūti pateikt, jo tas ir pietiekami nosegts.